mehānismus pieņemt, kur mums jāiet tagad vispār. Nostājieties tur pie Nikolai. Nostājieties ieriņu. Ot tā. Lai atnāk lielais. Lielais sanāk. Viņš nenāk uz šito. Lai viņš nāk, sauc viņu. Nāk. Zigi! Mēs gaidām. Nu, viņi grib kopējo. Zigi! Pastāvīt. Zigi, steidzies. Viņš sevi sevi. Loks pie cepures, jo? Neviens, kā apceļtruva šīs, gar kurām augšu ceļas bērnu siltis, un pašaucot vēras debesīs, un pašaucot vēras debesīs, par visiem svētkiem no sirdī nesam, lai šo ik viens sev pirmā vietā liek, no zemes šīs mēs izauguši esam, par zemi šo mums galvas jānoliek, par zemi šo mums galvas jānoliek. Cilvēks skrienot garu distanci, iegūst otru elpu. Arī muzejs ir iegūst otru elpu. Un šī otra elpa saistām ar Jāņa Vītiņa vārdu. Tad 1988. gada beigās Rosmes cilvēki sāka atsevišķiem cilvēkiem un
un arī cilvēku grupām, kas to vēlas, tad pastāstīt par mūsu vēsturi, par apkārtnes vēsturi, par šo cīņu vietām, kas šeit ir noticis. Un tagad 6. septembris, tad normāla diena, kā jau parasti, kas ir bijis, un kā šīs cīņas ir norisinājušās brīvības cīņu laikā, un arī nedaudz par to laiku, tieši par 30. gadiem. Nu, šeit ir, protams, piedalījušies arī šīs Kalpaka nāves vietas izdaiļošanas komisijas priekšsēdētājs Pulkveļs Ezeriņš. Ja, tad arī viņš ir runājis. Tad ir bruņoto spēku štāba priekšnieks ģenerālis Hartmanis. Nu, bez tam mazpulki, protams, viss apkārtnes sabiedriskās organizācijas šo organizāciju pārstāv. Tātad 1936. gadā, 6. septembrī, šis muzejs, varētu teikt, ir iesvētīts, izgājis cauri uguni un ūdeni, kas tik šeit nav bijis, ja, pēc kara. Nu, viņš ir atjaunots, un es domāju, ka paies vēl laiks, un mēs atjaunosim pilnībā. Latvijas zemes ir slacīta mūsu asinīm. Un tikpat daudz asaru traumas ir lījušas par mūsu aizgājušiem zemes un dzīvības sargātājiem. Un ir kāda liela gudrība, ka bagāta esot tā tauta, kurai ir daudz varoņu. Un es domāju, ka mūsu mazā latviešu tauta gadsimtos var būt lepna, ka mums ir bijuši diži, es nesacīšu nekad karavīrs, es nemīlu šo vārdu, es gribu sacīt savas zemes sargi, savas zemes aizstāvji. Un šī ir vieta, kur, kā nu pat sacīja direktors, mēs nevaram stāvēt vienaldzīgi. Kur nevar saprast, kāpēc dreb sirds un kājas trīc, jo šeit ir gājis bojā viens no mūsu zemes un daudzi no mūsu zemes dīžajiem cilvēkiem. Un lai man nekad neviens nesaka, ka 50 okupācijas gados šī vieta bija aizmirsta. To es jums, kā jau katru gadu šeit esot, varu apliecināt. Dailes teātris, braucot viesizrādēs Kurzemē, atrada varbūt ļoti necilu iemeslu, kad vīri Eduards Pāvuls, Harijs Liepiņš, Evalds Valters teica, vīri ir jātaisa pīppauze. Un vienalga, kā mēs atradām šo vietu, un arī tie cilvēki, kuri varbūt negribēja šajā laikā apstāties, bija spiesti. Un lūk, šeit mēs klusībā godinājām. Un tāpēc es katru gadu šajā vietā varu stāvēt un sacīt ne tikai tagad šos brīvības gadus, bet 50 gadus, kad brauca Dailes teātris, tā bija mūsu klusā uzticība. Un es šodien esmu laimīga, ka te ir skolotāji un te ir vecāki, kas tāpat kā kādreiz mani vecāki ir sacījuši, ir tādas vietas, kur tev bērns mazais ir jāatnāk. Un nekad nebūs tautas piemiņa, nebūs šī ieaudzinātā atmiņa. Un tāpēc es domāju, ka jūs bērni esat laimīgi. Jo bez dāvanas, ko es varu atstāt? Es gribētu atstāt tikai patiesus vārdus un to ticību, kas ir bijis kādam
karavīram, ka tad, kad mūsu zemē bija visbriesmīgākais laiks, 40. gadu beigas, 50. gadi, ka šis latviešu strēlnieks Evalds Valters ticēja, ka Latvija ir mūžīga. Un manās rokās ir mazā grāmatiņa, ko es gribētu uzdāvināt kā stiprumu, kura ir izdota 50 sasarpusies, kur tautas ciešanas caur asins dzīve. Jādod piemiņas brīdis šai vēsturiskajai un cienīgajai vietai. Un mēs ticam, ka tā arī tas būs. Un tāpēc šodien, atceroties muzejas 60. Rozentāla vēstures un mākslas muzeja direktorai Agritas Ozoliņa kundzei. Sirsnīgā pateicībā par pulkveža Oskara Kalpaka muzeja Airītas aprūpi. Vēlot labus darbus arī turpināt Nacionālo bruņoto spēku komandieris pulkvedis Dalbiņš. Viņa ir svēta arī Saldus rajonā un nes, manuprāt, divējādu slodzi. Šeit tiek audzināta mūsu jaunā paudze. Jaunā paudze, kurai pamazām jāuzsūt sevi kopā ar bruņotajiem spēkiem. Mums izdosies šīs rūpes kļūs ar katru gadu arvien saturīgāks. Mēs varēsim atjaunot ne tikai pašu piemiņu. Un uzklausīt, un tas ir aparāts, kur tu vari ierakstīt visu vēl dzīvo vīru, kungu, atmiņas, lai tās paliek mūžīgas un tikpat krāšņas kā šie rudens ziedi. Paldies tev! Dažas grāmatas, kur mēs veltām, varbūt, lai pateikt paldies tiem cilvēkiem, vai kādai citam mērķim. Tas ir tas, kur mēs esam grāmatas. Pateikt ļoti paldies. Tad samiedrājam plūs, kur es pirmoreiz redzēju sauli, Vircel gaudos pie meitenes rūs, tur es pirmoreiz redzēju sauli, Vircel gaudos pie meitenes rūs, nevainībā es puķītes mūsu, vēl tas viņos tas gaisīgs, ko dzirdu ir man, kāda trostis, ko dzirdu ir dziesmā, ložas vilpiens ir meitenes balss, kāda trostis, ko dzirdu ir dziesmā, ložas vilpiens ir meitenes balss. Nu ar Dievu jūs mīļa, kas sirdis, mūžam neskanēs vairs mana balss. Vienam jāvis, lai dzīvotu simti, tikai tad varēs dzimtēja sev, un pēc kāra, kas paliks vēl dzīvi, sāks to jaunākie Latviju cel. Uzvaroņiem, tādaiļās Latviju meitas kops kā uzvaroņiem, jo viss šai dzīve izdīs pat kauru vaina viņu, es sev vēlos, kur kādreiz mierīgi. Tad varēšu es uzteikt ar tēvu zemi klusēt, kas man tik dārga bija. Ola, ozola, lai nerauda, tas mamiņa, lai rād krustā, ozoliņš, ozoliņš, lai nerauda, tas mamiņa, lai rād krustā, ozoliņš, ozoliņš, nevienāmi es nedošu, tēvu zemi nicināt, nicināt, nevienāmi es nedošu, tēvu zemi nicināt, nicināt, uz ežiņas galvu liku, sargāj savu tēvu zemi,
uz ežiņas galvu liku, sargāj savu tēvu zem, labāk manu galvu ņēma, nekā manu tēvu zem, labāk manu galvu ņēma, nekā manu tēvu zem, negaid mani, mamuliņa, no kariņa pārnākdam, negaid mani, mamuliņa, no kariņa pārnākdam, man saulīte norietēja, tēvu zemi sargājot, man saulīte norietēja. Baltās jūras, mums te ir jāpaliek, te pie Baltijas jūras. Šī ir mūsu tēvu zeme, šī ir mūsu tēvu zeme, šī ir mūsu dēlu zeme, mūsu tēvu zeme tā. Šī ir durkļu, mūsu arklu, mūsu durkļu, mūsu arklu, mūsu mīlestības zeme, mūsu tēvu zeme tā, mūsu mīlestības zeme, mūsu tēvu zeme tā. Pilna upe, baltu ziedu, pilna upe, baltu ziedu, mātes dziesmā hajā žūžu, mūsu tēvu zeme tā, mātes dziesmā hajā žūžu, mūsu tēvu zeme tā. Un par viņu mūsu saule, un par viņu mūsu saule, mūsu... Tie vadītājiem ir vēl čaklāk arī palīgi, un tie noteikti ir Zieviņu skolas skolēni. Viņi ļoti daudz palīdz šim muzejam aprūpē, apkopt, un tādēļ jau daudz ir noteikti jau iepazinuši savu novadnieku, Kalpaka biogrāfiju. Daudz varbūt iepazinuši arī noteikti jau par Latvijas mūsu pārējās armijas vēsturi, un lai viņi zinātu vēl vairāk. Latvijas armijas karavīri viņam dāvina šīs grāmatas. Lūdzu, puiši. Šeit ir grāmatas, būs žurnāli, būs dažādas, lūdzu, ņemiet, tas ir Zieviņu skolai, viss būs, dažādi žurnāli. Šeit grāmatiņas būs arī par mūsu armijas vēsturi, lasiet lūdzu vēl vairāk un vēl cienīgāk. Un vispusē mēs šeit uzliekām mūsu vienīgā militārā laikraksta žurnāls Tēvijas sargs. Lūdzu, lasiet puiši un arī meitenes. Un mēs noteikti zinām, ka no jūsu vidus nāks arī tādi paši slaveni puiši, tādi paši cilvēki, kāds ir jūsu novaldnieks, pulkvedis Oskars Kalpaks. Paldies! Lūdzu! Godātais Tēraukungs un visi tie skrundas un saldus ļaudis, kuri devuši savu ieguldījumu šī muzeja tapšanā, veidošanā, uzturēšanā. Latvijas Nacionālā karavīru biedrības un Latvijas zemesardzes štāba bataljons 62. padomnieku rotas vārdā sveicu jūsu Kalpaku muzeja 60 gados. Ļoti, ļoti žēl, ka liktenim bija lapaticies, ka daudzus gadus muzejs nekalpoja tam mērķim, kam viņš bija radīts. Daudzus gadus drupas stāvēja šeit, kur vajadzēja nākt tautai un vajadzēja skatīt muzeju. Jauns ienaidnieks ir nodarījis bezgala daudz pāri mūsu tautai. Un šobrīd ir jābrīnās, ka pēc tik daudz gadiem atkal muzejs ir atzinis
kāds milzu darbs ir ieguldīts šī muzeja tapšanā, šī muzeja veidošanā, kāda bezgalīga pateicība pienākā šiem cilvēkiem, kas nesautīgi darījuši savu darbu, ko likusi viņiem viņa latviešu sirds. Un nepārvērtējams ir tas ieguldījums, ko muzejs ir devis mūsu tautai, stiprinot mūsu tautas vēsturisko atmiņu un dodot ieguldījumu viņu valstiskās apziņas veidošanā. Ar savu darbību, ar savu aktivitāti muzejs ir parādījis, ka ieņem ļoti, ļoti nozīmīgu vietu mūsu šodienā. Un mēs varam būt priecīgi, ka redzam, ka arvien vairāk ir cilvēki, skolēni, kas nāk uz šo muzeju un apgūst to, kas tur ir savākts. Tā ir mūsu vēsture. Un šobrīd mēs šeit divi veci sirmi vīri un visi mūsu pārējie kolēģi, kuru tēvi bija Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieki, mēs viņu dēli ar prieku un ar godu, kas mums ir parādīts šī iespējā, lūdzām muzeju pieņemt kā dāvanu 4 fotoportretus, kuros ir redzami šie 4 vīri, kuriem ir veltīts šis muzejs. Pulkvedis Oskars Kalpaks, Krievs, Šrinders, Grundmanis, šie vārdi un šīs bildes ir šeit jūsu priekšā. Un mēs ceram, ka nākotnē tas ir kaut kāds mūsu devums šai muzejam, un ka nāks arvien vairāk ļaudis un redzēs un skatīs vaigu vaigā tās sejas, pa kuriem šeit ir runāts un kuru eksponāti šeit ir, un ka tas viss kopā uzturēs tautā Kalpaka varoņu garu un ka tas nezudīs nekad. Atļaujiet, Tēraukungs, jums pasniegt šo ziedus un šo adresi un novēlēt panākumus arī turpmāk. Jā, tikai prātīgi uzskatīt tā kā. Apgriežties apkārt, tad tu paliekies stāvot. Jā, var redzēt. Dēli, vienāds praudīgi, vecāks. Jā. Es jau izvēju. Jā, pagriežies, jā. Tik līši, jā. Jā. Paldies, kolēģi! Imantam, paldies!